Latviešiem Latvijā un ārpus tās netrūkst veiksmes stāstu radošo industriju starptautiskajā arēnā. Modes pasaulē dizainere Sabīne Skarule sāk iekarot savu vietu, Ketas Gutmanas tērpu izraudzījusies Kailija Minoga, bet zīmols Mare un Rolls ieguvis starptautiskas balvas. Un tie tikai daži no piemēriem. Radošo industriju eksportspēja bija viena no centrālajām tēmām Parīzē fórumā Latvija fokusā, ko rīko Pasaules Brīvo Latviešu apvienība sadarbībā ar LIA, Latvijas ārlietu ministriju un Latviešu apvienību Francijā. Tur savā pieredzē dalījās arī pavārgrāmatu autore Signe Meirāne, kas jau 2 gadus dzīvo Lionā. Viņas veiksmes stāsts ir sadarbības projekts ar vienu no lielākajiem konjaka namiem pasaulē, kam viņa radījusi grāmatu par konjaka attiecībām ar ēdienu. Tās tapšanas procesā viņa darījusi visu, lai ieguvums būtu arī Latvijas ekonomikai. Es ļoti gribēju drukāt Jelgavas tipogrāfijā, jo mans visas grāmatas ir drukāts Jelgavas tipogrāfijā, un es vienmēr zinu, kāda būs kvalitāte, un nekad nav bijušas nekādas kļūdas, un tā skaitās Latvijā viena no tādām augstākās klases tieši grāmatu ziņā tipogrāfijā, bet arī kompānija, kas man rediģē visus tekstus, ir Latvijā, Latvijas uzņēmums, ar kurus es strādājusi ļoti daudzus gadus. Protams, man ir arī grāmatvedība Latvijā, un viņiem bija daudz vairāk darba saistībā ar šo grāmatu, tāpēc arī savā ziņā tas bija tāds solis, kā es varēju atbalstīt, arī kā es atbalstu Latvijas ekonomiku. Arī latviešu dizaina un amatniecības uzņēmumi sasnieguši ievērojumus starptautiskus panākumus. Biznesa vidē maz palika komunicēts fakts, kad latviešu uzņēmums Kristiāna Diora modes namam izveidoja veselu guļam šūpuļtīklu kolekciju vai telšu lietas. Informācijas ir ļoti daudz, bet to kaut kā tad komplektā, es nezinu, vai pa industriju tiešām būtu kaut kāds arī gada vai pusgada žurnāls jāizdod, lai mēs visi latvieši zinātu, kas notiek tieši kreatīvajās jomās, šie success stories. Un tieši komunikācija ir radošo latviešu vājais punkts. Vienisprātis ir fóruma diskusijā uzaicinātie latviešu mākslinieki Parīzē. Latvijas radošās industrijas guvušas ievērojumus starptautiskus panākumus, taču cik daudz par to zina Latvijā un diasporā? Anda Auziņa tikai nejaušības dēļ kādā pasākumā uzzinājusi, cik Parīzē patiesībā daudz savējo. Man bija prieks ieraudzīt, cik tomēr mākslinieki mītoši uz vietas Parīzē ir pārstāvti. Viņi ir šeit, un tam man likās, ka es dzirdu, kad vienam ir galerija, vienam ir tas, man likās. Bet kāpēc tad mēs neorganizējam kaut ko kopā un neizstādam? Latvieši nemāk komunicēt par sevi, nemāk lielīties par saviem panākumiem. Mākslinieki, introverti vai laika dēļ, vai nav bijusi sadarbība vēstniecība. Principā šis ir tas, kad mēs aicinām LIA, ārlietu ministrija. Šis pasākums ir tiešām aicināt uz komunikāciju, dalīties ar visu labo, kas notiek. Iespēja piedalīties šādā fórumā novērtē uzņēmumu no Latvijas. Gan tie, kuriem ir interesi ielausties piesātinātajā Francijas tirgū, gan tādi, kam tas jau izdevies un ir pieredze, ar kuru dalīties. Šajā pasākumā Parīzē mums bija ļoti liels prieks būt kopā ar mūsu biedru un uzņēmumu Mekju, kuriem Francija ir viens no top 3 lielākajiem eksporta tirgiem ar apgrozījumu 14 miljonu eiro. Kopumā Latvijā un viennozīmīgi Francija viņu saredz kā ļoti lielu eksporta izaugsmes potenciālu un attīstību. Šādi fórumi ir viena no platformām, kas var kalpot par vērtīgu soli pretī latviešu uzņēmēju un radošo industriju pārstāvju sadarbībai, atpazīstamībai un eksporta spējai. Mums sanāca šodien apmēram 70 cilvēku un apskatījām jautājumus par Latvijas ekonomiku, bet arī tieši par Latvijas un Francijas attiecībām un kā latvieši, kas dzīvo Francijā, kā viņi var sadarboties ar Latviju, un arī tie fórumi turpina augt un turpina kļūt populārāk. Pagājušajā gadu Rīgā mūsu lielā fórumā bija gandrīz 500 cilvēku atnākuši, un tas, es domāju, arī liecina, ka cilvēki sajūt kaut kādu vērtību. Nākamais lielais pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju fórums norisināsies nākamvasar Rīgā.